Es nebiju apsmērusi savas ģimenes finansiālo kapitālu. Es tikai izcēlu, ka mani investēts bija tikai minimums un pamats. Manī nebija investēts nekas pārlieku vairāk, lielāks par pamatu, par ko man būtu jāpasakās un par ko man būtu jāignorē viņu veiktās kļūdas pret mani. Attieksmes ziņā, emocionālā aizskrēmības ziņā, apstākļu sliktu nodrošināšanas ziņā, apdraudēšanas ziņā, ja. Tas, ka mani uzturēja no bērna kājas, tas ir pilnīgi normāls elements bērna radīšanā un bērna laišanā pasaulē. Un tā bija viņa izvēle laist mani šajā ekonomikā, šajā valstī, ar savu doto amatu un finanšu kapitālu, uzkrājumiem un atalgojumu, ko viņi grasījās saņemt katru mēnesi pēc manas dzemdēšanas. Tā bija viņa izvēle laist mani šajā lērumā, ja? Un attiecīgi ar savām finansiālajām iespējām, ja viņi nevarēja, ja viņiem bija grūti nodrošināt tās pamatlietas, arī viņi tāpat viņas nodrošināja, jo, protams, ņemot vērā to, ka viņi nedzīvoja pat savā dzīvoklī, īrētā kā divi, ja ne laulātie, tad civili laulātie attiecību partneri, ja viņi dzīvoja pie, es nezinu, kas mākslas dibatē skaitījās, ja ne vīrs, puisis vai partneri, draugs, jā, sauc kā gribat, jā. Partnera vecāku mājā, jā, kurā es uzaugoju 14 gadiem, pēc tam arī turpināju dzīvot 2 gadus, kad mēs pārstāvamies ar atspēju, man bija 17, 18. Ja viņi dzīvoja vecāku mājā, partnera, tad loģiski, tagad es, protams, uzaugot, jā, tagad es kā pieaugusi jau meitene spēju apdomāt šo pagātni un aizdomāties, kā tiešām, pieredzējis, nobriedzis cilvēks. Protams, ka viņiem tad bija naudas problēmas, jo viņiem vajadzēja dzīvot pat ne savā mājā. Līdz ar to, ja viņiem bija grūtības nodrošināt man tos pašus produktus un citas lietas, jā, par ko viņi tur teica, mēs tev visu nodrošinājām, mēs tevi luterājām, un tu to nedovērtēji, jā, tad naktīs bija mani jārada. Jo tās lietas par viņām nav jāsaka paldies. Es godīgi pateikšu. Ja man būtu bērni, un es viņus uzturētu, es neprasītu viņiem teikt paldies par ēdienu. Jo tas ir normāli. Varbūt tikai reizēm, paldies, māte, ka tu vienkārši mani uzturi vai ka tu mani regulāri baro. Bet es neprasītu viņiem teikt paldies katru dienu, vai it īpaši, kad es kaut ko sliktu izdaru, jā, pret to bērnu. Tas būtu neloģiski prasīt viņiem pateicību par to, ka tu viņu līdz šim uzturēji. Pret manī tas bija visu laiku veikts, jā. Man piespieda justies vainīgai, izpaužot savas negācijas par viņu kļūdām un viņu uzvedības problēmām pret mani. Līdz ar to. Gribu vienkārši precizēt. Es izprotu, kāpēc nauda varētu nebūt regulārs ienākums kādam tagad, jā. Vispār pieaugot, un tas, ka, piemēram, tur vecāki, es arī gribēju precizēt to faktu, ka manī netika investēts daudz. Tagad, nerunājot no kādām citām svešām sejām, ja, ko tur kāds teica par manu stāstījumu, bērnības, jā, kāds tur pateica, tevī tur daudz neinvestēja, tāpēc, ka tevi neveda ceļojumos, ja, tad viens cilvēks tā bija izteicies, ja. Manī neinvestēja daudz uzmanības, pirmkārt, un daudz piedomas. Mani neinformēja par lietām, par kurām mani bija jāinformē, un pirmkārt, mani neuzvedās un nesadzīvoja tā, kā bija jāsadzīvo. Man neradīja tik drošu vidi kolosāli, ja kādu es sev tagad esmu radījusi, lai varētu vispār ar manīm kā miedarboties un līdz ar to mani informēt, klausies Agnese, reāli, kādīgi tā loģiski, ir šis un šis, tev vajag izdarīt šo un šo, lai dabūtu šo un šo, es tevi respektēju, un man nebija veselīga komunikācija, tagad es pati ar sevi, var teikt, komunicēju veselīgi, es sevi informēju, es sevi attīstu un izglītoju par dažādām lietām, kuras es kā bērns nezināju, un līdz ar to arī neinteresējos par tām. Tas nebija man investēts, jā.
pēc tam jau iet nauda un ceļojumi, jā. Ceļojums tas ir absolūti, tā nav obligāta lieta, ceļojums vispār ir īpaši ar bērniem, es nekad negribētu ceļot, jā. Nu, varbūt tikai, ja man būtu klienti daudz naudas, jā. Drīzāk jau tu vari ceļot tā kā pats savos ceļos un divatā vai ar kādu, bet, nu, jā, ceļojumi prasa ļoti daudz naudas, ļoti daudz, jā. Ar bērniem ceļot, protams, ka tas prasa naudu, jā, bet, jā, es galīgi neatdiršu, šito es toši neatdiršu šos vecākus, ka viņi mani veda tur 2 dienu ceļojumos, jā, vienreiz gadā, vasaras vidū. Protams, ka varēja atļauties vairāk, protams, ka varēja attīstīt sevi, atrast labāku darbu, izdomāt citus veidus, kā nodrošināt garākus ceļojumus, jā, bet ceļojums tā ir tiešām ļoti naudas ietilpīga lieta, jā, un viņai nav jābūt regulārai. Bet par to es galīgi neatdiršu, jā. Nu, tagad es izaugu, protams, ka man bērnība ir nozagta, jā, par to es arī viņas principā neieredzu, jā, man nozaga bērnību, tos gadus, kuros es varēju vispār attīstīties, kuros es varēju piedzīvot veselīgu vidi un attīstīt savu potenciālu jau tad, nevis tikai tagad sākt to attīstīt, jā. Man liekas, ka tagad mazliet par vēlu, manuprāt, jā. Man vajadzēja sākt viņu attīstīt jau sen, bet, nu labi, par to es viņam nekad nepateikšu paldies, ka viņi nozaga manu bērnību un sabojāja to, jā. Noteikti, nekad mūžā. Bet tas, ka viņiem tiešām trūka naudas nodrošināt garākus ceļojumus, jā, par to es tiešām nenodīšu. Un, jā. Līdz ar to cilvēki. Nekad nav par vēlu. Tiešām nekad nav par vēlu. Laikam tās lietas, kas ir notikušas, laikam viņām bija jānotiek kaut kādu iemeslu dēļ. Un arī muļķīgu sakritību un cilvēku fenomenālo dzīves paradoksu un nejaušību sakritību dēļ, neveiksmīgu, bija jānotiek tam, kas notika.